Komforts ir slepkava. Slepkava tavam aicinājumam. Tāpat arī diskomforts. Diskomforts var prasīt atteikties no tava aicinājuma, no tavām lietām, kas tev ir dotas. Un to mēs redzam, kad Salamana gadījumā, ka ar bagātību, ar gudrību ir par maz, vai Simpsona gadījumā ar spēku ir par maz, lai ticētu Dievam, jo ticība ir attiecības. Un par diskomfortu mēs varam redzēt, kā Ēsavs pārdod savu pirmdzimtību, jo viņš ir tādā diskomfortā, ka viņam liekas, ka viņš bezmaz tūlīt beigsies. Un tas mums dod mūsu tiem dvēseliskiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, dod saprast, ka Dievs neuzliks vairāk, kā mēs varam panest. Bet tā problēma, ka mēs citreiz nezinām nemaz, cik mēs īstenībā varam panest, cik mēs spējam nest. Un priekš sevis es saprotu, cik svarīgi ir saprast to iekšējo pildījumu, kad tu esi tajās situācijās. Kā tu nonāc līdz savam nespēkam? Manā gadījumā es redzu par finansēm, ļoti ātri tu piedzīvo, ka tu saproti, ka tavu gudrība beidzās, vai ir jāgaida, vai lietām ir jāsakustās, vai vienkārši nenotiek, ne, tu no sevis tur nezini, ielicis kaut ko pārdot, vai esi sataisījis kaut ko, vai meklē darbu, vai kaut kādas lietas, un vienkārši lietas nenotiek, vienkārši nepietiek. Un tad tu saproti, tālāk es nezinu, tālāk es lieku Dievu rokās. Dievs dod gudrību, dod spēju sastrādāt, dod varēšanu, ieraudzīt lietas, dod kustēties ar netē virsienā, lai būtu pietiekami, lai tu spētu parūpēties pirmkārt par sevi un būt par svētību citiem. Un komforts, un tad, kad ar lietas notiek, viltība ir komfortā. Jo es zinu, kad skolas gados, kad vidusskolu mācījos, tur arī tāda pieķēra tāda viltība, kad es tikai mazliet pastrādāšu, kamēr, kāpēc nauda, lai būtu, lai varētu kojās vai dzīvoklīt paīrēt, lai pietiek, un iešu pastrādāšu ēdināšanā, vai iešu tur kaut kādu gadījumu darbiņu pastrādāšu, un viņš ievelk, un tu skaties 30 gadus tu dari, un tu esi vienā brīdī, tu esi tā pieredzes un tā baidies pamest darbu, ka tu neesi gatavs atsaukties savam aicinājumam vai savām kādām profesionālām izaugsmēm. Un tas nogalina. Tas nogalina tavu aicinājumu. Tas nogalina spēju sapņot, spēju uzdrīkstēties. Un no tā ir grūti izkāpt, jo tur ir ļoti jāstrādā ar sevi un jāspēj redzēt. Un man liekas tā pa īstam tikai to kopā ar Dievu tās lietas var darīt. Tas tāds, pārdoms. Un tas aizved līdz tam, kā tu nonāc līdz tam nespēkam. Ne? Un vai tu lūdz, vai tu uzrunā brāļu, māsu, ģimeni uz tā tālāk, līdzdala savu to situāciju, uzplījies jau vajag, ne? Vai var atbalstīt, vai var palīdzēt, izdarīt lietas, vai kā savādāk. Jo pasaulē mums ir tāda pievilšanās, tu jau pats tiks galā. Paļaujies tik uz savu prātu gudrību, ko tu te citus traucēs. Bet Kristu es redzu, ka nē, mēs līdzdalām, un citiem no malas tas var likties kā kļenčīšana vai vēl kaut kādas lietas. Bet tā ir, ka tu nesēdi savā tanī lepnībā, savā tanī prāta gudrībā, ka tu visu pats izdomās, visu var. Un dod Dievs, šobrīd tu esi tādā situācijā, un dod Dievs, ka tu būsi otrā pusē, ka tu būsi par svētību kā devējs, kā ņēmējs kādās situācijās vai lietās. Tagad tur arī tāda pazemīgu sirdi, spēt prasīt, spēt
spēt zināt to savu situāciju un saprast, ka tu šeit esi šobrīd nespējīgs, nespēcīgs, ne? Un tā. Un tas nav viegli, bet Dievs ir uzticams. Ja viņš kaut ko pateicis, es zinu, ka tur ir, tas nevar neizdoties, tas notiks. Un tas arī iedod tu drošību. Ja viņš saka, ka neuzliks vairāk, kā tu vari panest, tad tev ir miers, kad jā, tev būs trauksmes un vēl visādas lietas, bet tev ir miers, kad Dievs redz un viņš pieļauj kaut kādas lietas, lai tevi vai uztrenētu, vai sakustinātu, vai salauzt kaut kādas nelabās lietas, kas nākotnē tikai būs kā šķērslis. Vai atkal ļauj būt citiem par svētību. Tā kā tur ir vienmēr Dievam ir lielāks redzējums, kā mēs varam ar savu mazo biomasu saprast. Tā kā es iedrošināts par to saprast, kur ir tavs nespēks, un ne tikai palikt tai, man viss ir slikti.lv, bet nes Dievu priekšā lūkšanā un reaģē, rīkojies, kusties tai virzienā, uzrunās līdzdalī, saki, prasi, hei, draugi, brāļi, māsas, radinieki, varbūt ir ideja, varbūt var palīdzēt, varbūt vēl kaut kā. Tas ir svarīgi tā līdzdalīšana, ka tu esi atvērts, nesēdēt savā izpratnē, savā tādā augstprātībā, bet ka tu atver tos vārdus plaši un esi gatavs vienalga kādas kustēsies. Tā kā es ar to iedrošināts un skaties un turi roku uz pulsu par savu dzīvi, par savu situāciju, par savu garīgo stāju, par savu ticību, ja tas iet visādās sfērās. Šalom.